Flex test, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Sporta raidījums Flexis ir atpakaļ. Lieldienas ir klāt, pavasara saulīte mūs silda, un pie TV ekrāniem, protams, ir ko darīt. Jo hokejs jau tūdaļ pat Latvijas izlase aizvadīs pirmās pārbaudas spēles, gatavojoties pasaules čempionātam. Un par hokeju šodien arī mēs ar Tomu runāsim daudz. Tieši tā runāsim mēs daudz, lai gan izlases oficiālajie treniņi sāksies tikai jaunedē, bet jau šobrīd izlases kandidāti un spēlētāji jau gatavojas pasaules čempionātam, turklāt tur jau arī izskatās viss diezgan nopietni norisinās. Un tāpēc viens no šiem cilvēkiem arī pie mums ir studijā Arvils Bergmans, bronzas medaļnieks, pagājušā gada pasaules čempionāta dalībnieks. Labrīt, labdien! Labrīt. Tu tagad esi ieradies no Ziemeļamerikas, no Aļaskas universitātes. Kad tu ielidoji, kad tu ieradies jau Latvijā? Ierados es 11. martā no rīta. Aklimatizācija viss ir kārtībā, problēma nav, ja? Cik ilgu laiku prasa aklimatizēties, atbraucot mājās un arī otrā virzienā? Tas ir kā kuram, bet man personīgi baigās problēmas tas nerada. Es diezgan ātri pierodu pie tām laika zonām, teiksim tā, lidmašīnā guļu pēc iespējas ilgāk, tāpēc problēma pagaidām nav bijuši. Jauns un spēcīgs Džeks Tom. Viss kārtībā. Students. Atbrauc un ir gatavs. Bet uzreiz tas jautājums pirmais. Students. Es atceros savus studiju gadus un vispārējo, un ja es izdomātu kaut kur nozust no augstskolas, piemēram, marta vidū, tur būtu diezgan liels problēmas. Kā tev izdodās tagad būt šeit un turpināt arī studijas? Vai tu neturpini šobrīd studijas? Kas notiek? Par cik šis ir pēdējais semestrs man skolā, lai iegūtu bakalauru, tad es ņemu tikai 2 klases, nosītie ir 6 kredīti. Un, teiksim tā, ar profesoriem viss ir sarunāts, visu es daru attālināt. Kā tu sarunā ar profesoriem? Sākam ar to, kā tu sarunā? Līdz, ko es paņēmu klases šim pēdējiem semestrim, es uzreiz aizgāju pie viņiem, es viņiem nodevu tādu, teiksim tā, informāciju, kad ļoti iespējams es došos uz mājām, ja es tikšu izsaukts uz Latvijas izlasi, un problēma nav, viņi ir gatavi ar mani strādāt attālināti un dot eksāmenus, visu, ko vajag, un, kā mēs saka, visu daru godīgā ceļā un abas puses ir laimīgas. Trešais pavasars, vai ne? Tev jau tāds pēc kārtas. Principā skolā tā taciņa jau ir iemīta. Jā, par cik šis nav pirmais gads, kad es dodos prom martā, tad ir vieglāk. Klausies, Aļaskā universitātē, tā saka godīgi. Ir atšķirīga attieksme no pasniedzējiem starp studentiem sportistiem un starp studentiem. Es teiktu, ka ir tīpaši pret studentiem, sportistiem nāk vairāk, tie paši skolotāji nāk vairāk pretī, tāpēc, ka tu zini, kad teiksim tā, šie sportisti ceļo daudz, un mēs lielākoties esam ārpus Aļaskas, līdz ar to ir, jāatrod veids, kā viņiem izpildīt mājasdarbu, kā uzrakstīt eksāmenus un vispārējo. Tā kā, nāk vairāk pretī, bet tas ir arī atkarīgs ļoti daudz no pasniedzēja. Kāds ir bijušas tev lielākās problēmas pagaidām skolā tieši ar mācībām? Ko tev ir bijis varbūt vislielākie sarežģījumi kaut ko sakārtot, vai kāds pasniedzējs kaut kad ir ietiepējies? Un Arvil, nekādas atlaides, tu nodos darbu kopā ar visiem pārējiem. Teikšu, ka ir. Tas ir visticamāk, kad tagad, kad es devos prom, man ir tāda stats klase, kas tur ir matemātika un ekonomika vispārējais. Tā tiek uzskatīta par vienu no grūtākajām teiksim tā, klasēm, it īpaši sportistu vidū. Tā kā skolotājs arī tā diezgan skeptiski no sākuma, bet visu sarunājām, bet viņš vairāk uztraucās par to, kad man būs grūtāk, ja es atbraukšu uz mājām, jo es neesmu klātienē, es neredzu, kas notiek, un viņš vairāk uztraucās par mani. Un tev droši vien kā sportistam uzreiz tas iedod papildus dzirkstelīt, parādīt, es varu to izdarīt. Tieši tā. Es, kā saka, pie pirmās iespējas, ja es redzu, kad man ir iespēja atbraukt mājās un patrenēties ar saviem čaļiem pie Latvijas nacionālās izlases, es vienmēr to izmantošu un es atradīšu veidu, kā izpildīt tos mājas darbus. Bet par augstskolu, kas ir tas tavs novirziens? Ko tu mācies galu galā? Teiksim tā, mans tas majors ir biznes ar sporta menedžmentu novirzienu. Kā tu līdz tam nonāci uzreiz jautājums?
Mēs tādā secībā otrādākā iesim, bet Jā, pa to major, teiksim tā, tas ir... es nemelošu, man liekas, ka 2 cilvēki tikai no komandas neņem biznesu. Viens ņem psiholoģiju, un viens ņem, es negribu samalot, grāmatvedību. Tāpēc, kad... Ja tu redzot, kā Keinam tur izgāja NHL, tad varbūt grāmatvedība nav slikta ideja. Nav slikta. Bet tas ir vairāk ar grafikiem, un ja tev tiešām patīk, un, kas saka, tu esi gribi to vairāk laiku veltīt tām mācībām, nekā hokejam, tu vari, bet viens, pieņemsim, pagājušajā gadā ienāca mums jauns džeks iekšā skolā, un viņš paņēma inženierzinātni. Un pēc mēneša viņš nomet, jo viņš saprat, ka tu to nevari pavilkt ar visiem grafikiem, kas tev ir. Aļaskas universitātē, kāda ir tā jūsu hokeja komanda? Spēlētāji ir tādi, kas vairāk koncentrējās, es būšu profesionāls hokejists, vai viņi ir spēlētāji, kas lielāku uzmanību pievērš arī mācībām? Gan. Bet tas nav ne tikai Aļaskas universitātē, tas ir, ja tā parunā arī ar citiem Latvijas džekiem, tad jebkurā universitātē ir tā, ka ir džeki, kur tu redzi, ka viņi grib profesionāli spēlēt, un mācības ir tā otrajā plānā. Ir džeki, kam ir galvenais dabūt izglītību, un hokejs ir tā arī. Kā saka, es uzspēlēšu šeit prieka pēc, bet galvenais ir dabūt izglītību. Un ir džeki, kas vienkārši ir, kā saka, izbaudīt labu laiku, uzspēlēt foršu hokeju, ja, un it kā tu izglītību to arī iegūsti. Tā kā... Kaut kāds atlēts tam visam kopā nāk, vai ne? Vai kā tur tā vispār sistēma ir, labi, piemēram, kā ir tev, vai tur ir kaut kā tev jāieguldās arī pašam finansiāli, un kā ir vietējiem, kā tur tā vispār inicijē sistēma? Viss ir atkarīgs no scholarshipa, ko tev piešķir. Pārsvarā visiem Eiropā spēlējošajiem ir gandrīz pilni scholarshipi, tāpēc, kad viņi saprot, ka tās summas Eiropā dzīvojušiem ir ļoti grūti pavilkt, ja tev nav pilns scholarships. Amerikāņiem, kanādiešiem arī top spēlētājiem ir, bet ne visiem. Ir tādiem, kam nav scholarships, kas arī maksā pilnu summu. Cik ir tā pilnā summa, tu zini? Mūsu skolā ir 40 000, ja es nemaldos. Gadā vai par... Gadā 40 000. Un, pieņemsim, Kārļa Zirņa RPI skolā ir 80 000. Tā kā tas ir tā, un negribu samaloties, bet 18 cilvēkiem no komandas tikai tiek piešķirts scholarship līdz ar to. Ok, un tur viņi mainās arī kaut kādā brīdī atkarībā no rezultātiem, kā piemēram ar Latvijas augstskolā. Tu sāc studēt, tu ej un mācies, un tā tu izkrīti ārā kaut kur no kaut kādas līstas, un tad tev jāsāk ir bleķot. Baigi pēc pieredzes izklausījās. Nē, tas ir vairāk... Treneru, teiksim tā, korpusu piešķirtā to scholarshipu attiecībā, kāds tu spēlētājs esi. Ja tu esi, teiksim tā, salīdzinājumā ar NHL, pieņemsim, Deivids Pasterņieks, ja tev ir pilns scholarships. Bet, ja pieņemsim, tas Deivids Pasterņieks sāk kristies un nerādīt, viņi nosacīti, viņiem nav izdevīgi tev vairāk turēt uz pilnu scholarshipu, jo mums bija cilvēki, kam bija gandrīz pilns scholarships, bet spēlēja maz. Līdz ar to viņam nav izdevīgi, viņš var paņemt kādu citu spēlētāju un iedot viņam to pilno scholarship, lai spēlē. Tā kā tiem pilniem scholarshipiem, viņi grib to izmantot, tos pilnos scholarships pēc iespējas izdevīgāk. Teiksim tā, piešķirt labiem spēlētājiem, kas viņiem var labi spēlēt un nest rezultātu. Tā kā tas ir arī tā, ja slikti spēlēs, tur var mēģināt atrast veidus, kā, teiksim tā, nogriezt tev to scholarship. Kā tu vispār nonāc līdz tam, tā iespēja studēt ASV un kā tieši līdz Aļaskai tu nonāc? Jo man liekas, ka, ja tu tā skaties visādas universitātes, vēl kaut ko ASV lielu un tad ir Aļaska kaut kur tur. Tad kā tu tur nonāc? Tā, ja man tiešām pajautātu kādu laiku, tie HK Rīgā spēlējot, vai es spēlēšu Amerikas universitātē kādā no komandām, es ticamāk pateikt, gan jau, ka nē. Jo viņiem tur ir pietiekami spēlētāji, viņi skatās savām līgām un Eiropā spēlējošie tur īsti nav vajadzīgi. Tur cilvēki pietiek, bet, kā jau labi zināmais Kārlis Zirnis, viņš man piedāvāja. Un es teikšu, kad bija tas Covid laiks, un es sapratu, ka tajā profesionālajā hokejā būs grūti iet ar to Covidu iekšā. Un parunājot ar cilvēkiem, ar treneriem, man neviens neteica, nebrauc. Visi pateica, tie ir 4 labākie gadi, kas būs. Un kad Eduards Ralmaks arī tieši tajā laikā mācījos, un es viņam pajautāju, saku, viss super, viņš saka, tu šo laiku izbaudīsi.
Tev tika konkrēti piedāvāta Aļaskas universitāte, vai tev bija iespēja arī izvēlēties starp universitātēm? Man bija, teiksim, tā iespēja, tā kā es parakstīju ar Aļaskas universitāti, ko Kārlis man, bet bija ļoti tāds smieklīgs stāsts, ka Kārlis nedēļu, kā es biju parakstījis, arī tie treneri amerikāņi sāka mani kontaktēties, un Kārlis pārgāja uz Alabamas universitāti. Viņš aizgāja prom, un viņš man saka, es to pagaidām neesmu nevienam teicis, bet es gribu, lai tu nāc ar mani. Un es saku, nu varbūt es tomēr tad pamēģinu to 1 gadu Aļaskas universitātē, un tad mēs, kā saka, skatāmies. Un, ja man tur nepatīk, es pāriešu pie tevis. Kaut kā jā, tā mēs arī tur norunājām, un beigās tur nemaz nebija viņiem naudas Alabamas universitātē, nepietika, un viņi arī neies, nu, kā saka, izkrita, nu, ja, teiksim tā, bankrotēja. Ja nepietika naudas tajā D1, un tad tā es arī paliku tajā Aļaskā, jā. Bet konkrēti piedāvājumu īsti nē, tāpēc, kad es saku, kā jau es teicu iepriekš, viņi uz Eiropas tādām līgām, tādu MHL viņi neskatās. Ja tu spēlē Amerikas kanās, tu tur dabūtos piedāvājums, bet man, kā saka, bija Aļaska, un to es arī paņēmu. Kontakti, viss ir svarīgi kontakti beigās. Būtu nonācis Alabamas universitātē, es esmu pārliecināts, ka tev kāds mēģinātu iebīdīt arī amerikāņu futbola treniņā. Tā tomēr ir amerikāņu futbols jā. Vajadzētu būt. Klausies par pašu Aļasku vēl. Mēs esam redzējuši filmas ar Aļasku. Mēs esam redzējuši hokeja filmas ar Aļasku. Cik atradis, jā, tu prasīsi. Nē, vai ir tā kā filmās, vai kā vispār ar Aļaskā ar sadzīvi? Jo, nu, tā tumšs bildi daudziem. Nu, es teikšu tā... Lāci, tu esi redzējis vai kaut Grizzly lāci, tu tur esi redzējis brīvā dabā? Paldies Dievam, nē. Es arī negribētu. Es no tā mēģinu tur turēties pa galvā. Kā saka, vietējie tur mums menedžers, viņš brauc makšķerē, tur, kā saka, brīvā dabā ķert lašus, ja tur ir redzējis lāčus. Es no tā turos pa gabalu, es nejūtos komfortabli tam visam apkārt. Jo Roberts Kaļķis un Gustavs Grigals, viņi bija braukuši makšķerēt, un Roberts man stāstīja, viņš prasa menedžerim, ja mēs redzam lāci, kāds ir plāns, menedžeris saka, metīsim ar akmeņiem. Tur apmēram, viņi, kā saka, iet baudīt, viņi no tā nebaidās. Es, kā saka, man pietiek to, ko es redzu kampusā, tur bijām aizbraukuši arī uz to Denali parku pastaigāties, Aļņi ir kampusā staigā, ar Aļņiem man pietiek. Kā ir ceļošanas sezonas laikā? Jūs ceļojat ar lidmašīnu? Jā, visur ir lidmašīna diezgan tā. Ceļošana ir ļoti daudz. Pārsvarā katrs lidojums pirmais lidojums ir uzreiz uz Sietlu, 3,5 stundas. Un tālāk no Sietlas tu lido, kur tev vajag tur. Bostona 6, Ņujorka 5, kaut kur Arizona 2,5. Ceļošana ir diezgan tā. Skolai droši vien nav sava lidmašīna, ja jūs lidojat ar ikdienas reisēm. Saka, baumas gāja, kad es nācu iekšā skolā, baumas gāja, ka mums ir privātā lidmašīna, ko mēs arī lidosim, bet līdz tam mēs nenotuvām. Kaut kā tev bija, laikam, jāpārliecina, lai tu uz to Aļasku Jā, tas jau marketing triks. Nav pats sliktākais. Klausies, tagad kopš 11. marta tu esi Latvijā, un Toms jau ieminējās, ka treniņi izlasē oficiālie sāksies vien pēc pāris dienām, bet jūs ar džekiem jau maucat. Pastāstīja, kas jūs esat treniņos, kas lido un kas trenē? Trenē mūsu galvenais treneris Harijs Vītoņš ar palīgiem Lauri Dārziņu un Raimondu Vilkoitu. Slidojam mēs otrdien bijām 10 džeki, 5 aizsargi, 5 uzbrucēji. Un 3 vārdsargi mums ir Ivars Punnenovs, Ēriks Vītols un Olivers Bantersons. Aizsargi mēs esam es, mans uzvārdu brālis Ralfs Bergmanis, Roberts Mamčičs, Markus Komuls un Artūrs Anģāns. Un uzbrucēji ir Renārs Krastenbergs, Oskars Lapīnskis, Rihards Melnāksnis, Jānis Vizbēls un jau bija arī Roberts Bukarts. Redzēsim, cik būs šodien. Katru dienu brauc klāt, ja tagad? Kaut kas brauc klāt, bet pārsvarā tie tādi universitātes džeki, vai kam ir tikko beigušies Eiropā play-offī. Tā kā skatīsimies. Oficiālajā treniņi sāksies nākamajā nedēļā. Pirmās pārbaudas spēles arī nākamajā nedēļā ar Austriju. Un tad, kad ir šis laiks līdz tām pirmajām pārbaudas spēlēm treniņam, nebija vispār aizdomas, varbūt kādam vispār ideja, viņš labāk atpūsties kādu laiku un tad nākt uz treniņiem, vai tu nevari lekt ārā no ritma? Es personīgi neesmu nekāds veterāns izlasē. Kas saka, es kā braucu, tā es trenējos pēc iespējas vairāk ar pirmo dienu, ja man ir iespēja, tad es nāku un trenējos un, kā saka, atpūtīšos vēlāk. Bet es ticu, ka pieredzējušie spēlētāji, kas ir vairākus pasaules čempionātus uzspēlējuši, viņiem varbūt ir
tiek dots kaut kāds mazs atlaidīts uzreiz pēc playoffiem, mazliet atpūsties un tad sākt ar to pirmo datumu. Bet pēc tās bronzas medaļas, un mēs tagad izskatījās, ka bija izlašu pārtraukumi, kas bija rudenī un ziemā, ka visi raujās uz to izlasu, tie, kas bija Eiropā. Tu arī kaut kādu vaibiņu jūti no tā visa, ka tagad pēc tā pavasara fantastiskā, ka tagad visi mēģina uz to izlasu pie pirmās iespējas rauties. Ne, agrāk jau arī tā ir bijis, bet kaut kā liekas, ka drusciņ cits vaibs tagad. Jā, es domāju, ka tā, to, ko mēs izdarījām pavasarī, tas tiešām nozīmē daudz visai Latvijas tautai, gan Latvijas hokejam. Un es domāju, ka to mēs arī redzēsim šajā pavasarī, kad cilvēki neteiks nē. Un man liekas, ka no visiem, kas ir, visi jau ir apstiprinājuši, kad pievienosies treniņu nometnei. Un visi jaunie džeki arī no koledžām ir iespēja brauks un trenēsies. Tā kā cilvēku būs daudz un tas ir tikai labāk. Kur tu liec pats sevi? Tev trešais pavasars ar izlasi, tu esi jaunais džeks, vai tu jau esi tāds, kas ir apbružājies, un tu zini vannas istabā, kurš krāns ir siltais ūdens, kurš augstais? Tas otrais būtu grūtāk, bet labāk. Es teikšu, kā ir, es mazliet esmu apbružājies, bet es sevi neuzskatu par nekādu veco spēlētāju. Es teiktu, ka es esmu liekams tajā jauno spēlētāju katlā vēl joprojām, un man nekas nav garantēts, un katru pavasari, kad es braucu, es cīnos par to vietu zem saules, lai tiktu pavasarī uz pasaules čempionātu. Par to statusu izlasē pamazām veidojot. Kā jūs saliek, piemēram, istabiņās pasaules čempionātos, ar ko tevi lika iepriekšējos gados kopā? Skaidrs, ka jūs jau tur ne jau vienā čupā dzīvojat un katru tur sadalāt. Jums dod iespēju izvēlēties, jums pasaka, tu ar to un viss. Pārsvarā liek, teiksim tā, kas ir tuvāki draugi izlasē vairāk uzspēlējuši tā. Pārsvarā vecais ar jauno visticamāk nedzīvos. Tā, Tamperē es dzīvoju ar Šilovu. Un pagājušajā čempionātā es dzīvoju ar Ločmeli. Tā kā tur ir tā jaunie savā katliņā arī, vecie savā. Bet es saku, tur ir vairāk arī kā, neliks divus tādus nepazīstams, vienu jauno, vienu veco. Un no sērijas neatradīs, pa ko runāt. Tā. Liek, teiksim tā, jaunie, vecie, tur pazīstamāki, kas tur ir. Jaunie, vecie, bet kā ar pusdienām, kā ar vakariņām, jūs tur arī sēžat savās daļiņās, kaut kur vienā pusē, otrā pusē, vai visi mēģināt tā kā vienā laikā nākt? Nē, tur ir kā sēdies, kā saka, kuru gribi un runā ar ko gribi. Tur nav tā, tur nav atdalīšana nekāda, ka tur jaunie pie viena galda, vecie pie otra. Visi sēžam kopā. Varbūt arī numuriņu tā hierarhija nav tāda, kā es tikko paskaidroju. Varbūt ir tā, ka mēs izvēlamies ar ko, bet es, kā saka, sakrits ar Artūru Šilovu un Danu Ločmeli dzīvoju. Tad salīdzini, kāds ir Šilovs un kāds ir Ločmelis, kā ar viņiem dzīvot kopā ar istabiņā 2 nedēļas? Abi divi diezgan tādi, teiksim tā, jautri džeki un, kas saka, mēs nebija tā, ka iepazināmies tieši tajā sagatavošanās posmā ar pasaules čempionātā, zinājām viens otru arī iepriekš. Tā kā bija jautri, tīpaši ar tevi, Tomi, Somijā dejojām un intervijas taisījām, tā kā... Es gribu dzirdēt vairāk. Es Somijā nebiju. Paliek. Kas par dējām? Bija viss pēc kārtas. Mēs izmēģinājām visas viesnīcas piedāvātās iespējas, ko varēja izdarīt. Tur viss bija kārtībā pasaules čempioni. Klausies, Arvil, es pajautāšu, cik droši jūties par savu vietu šī gada sastāvā pasaules čempionātā? Es esmu pārliecināts par sevi, bet es zinu, ka man nekāda garantija netiek dota un neviens man neko nav apsolījis, tāpēc es zinu, ka viss ir atkarīgs no manis un man ir jāiet un jārāda hokejs, ko es māku pēc labākās sirdsapziņas, un es ticu, ka tad es arī tikšu. Bet es zinu, ka arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs, kādi aizsargi atbrauc uz pasaules čempionātiem. Bet pagājušais gads varbūt aizsargu ziņā bija optimālais, ne? Tādā ziņā. Man liekas, ka kāds vispār palikais Svītris, kas nevarēja atbraukt. Laikam jāsaka, ka nē. Pirmajā Tamperes gadā nebija Balīnskis traumas dēļ. Un nebija arī Cibuļskis. Un man šķiet, ka nebija arī Freibergs.
Varbūt. Bet pagājušajā pasaules čempionātā... Pagājušajā čempionātā varbūt tiešām, kad bija visi, nenāk prātā, ka kāds bija atteicis izlasē vai neieradās savainojumu dēļ. Bet par to, cik tu arī ērti un droši jūties, skaidrs, ka tev jābūt ar labām kontaktam ar aizsargu treneru Petri Numelinu. Kā tu viņu raksturo pagājušajos gads? Viņam bija pirmais pasaules čempionātā, pirms tam tev bija cits treneris. Kā viņš strādā? Vai viņš daudz komunicē, maz komunicē? Viņš tur jocīgs, es dzirdēju kaut kāds vingrinājums, ne jocīgs, bet tāds diezgan uz uzbrukumu tandētus dodot. To es arī dzirdēju, jā. Viņš ir ļoti pozitīvi noskaņots. Vienmēr tādā jāstrādā noskaņojumā, dod mums visādus uzdevumus, ko varbūt mēs neesam taisījuši vai klubos neesam taisījuši ar aizsargu treneriem. Tā kā mēģinam kaut ko jaunu un nav tā, ka mēs ieciklējamies kādu vienu uzdevumu, rotējam un komunikācija ar viņu diezgan viegli komunicēt. Kā jau minēju iepriekš, ļoti pozitīvi noskaņots, jāstrādā noskaņojumā, tā kā ar to problēmu nav. Bet pagaidām viņš vēl nav var izlases. Ir zināms, kad viņš nākamdēļ droši vien pievienojas arī? Ja man jāmin, es teiktu, ka nākamdēļ visticamāk ar jauno somu uzbrucēju treneru arī, tā kā tad jau redzēsim, kad pievienosies. Noslēdzošie pasaules čempionāti ir bijuši Somijā, Rīgā un tagad Čehijā būs pasaules čempis. Papildus reisi tiek organizēti, lai līdzjutēji varētu nonākt Ostravā no Air Baltica puses. Starp citu ir arī iespēja ar izlases lidot kopā. Es zinu, ka tas reis, ar kur izlases dosies, ir tāds, kur var arī biļetes iegādāties. Es nezinu, vai vēl ir palikušas, bet tirzniecībā tādas arī bija. Tā kā, ja kāds plāno doties, var uzmest tāds, varbūt var kopā ar hokejistiem lidot un nekrist uz nervu lidmašīnā, zināt, kad iet klāt un kad neiet klāt. Bet tas, ko es gribēju prasīt, kā ir tavā draugu lokā? Tev ir draugi, draudzenes, kas paši nespēlē hokeju, bet saka, mēs gribam doties, mēs dosimies, mēs brauksim, lidosim vienalga. Kā tu to jūti? Vai tā bronce ir iedavusi to spērienu un liekas, ka būs atkal fanu armija no Latvijas Čehijā? Es domāju, ka bronze ir iedavusi spērienu un es domāju, tās ambīcijas būs lielas šajā pavasarī un es domāju, ka Čehijā netrūks Latvijas fani. Tā kā man viens no labākajiem draugiem arī jau ir ar fanu busu braukšot. Tā viņam būs ar fanu busu, tā viņam būs pirmā pieredze, tā kā es viņam teicu, veiksmi. Bez veiksmes nevarēs. Pareizo vietu aizbraukt un beigās, kā. Tā kā fani būs un tas tikai priecē. Es gribēju atgriezties pie augstskolas tēmas. Viena lieta, ko es neprasīju. Tagad tas sāk, cik ilgi vēl ir augstskola palikusi? Līdz aprīļa beigām. Teiksim tā, marta pirmajā nedēļā arī visas atzīmes tiek izliktas. Bet vēl nākamais gads, vai ne? Man personīgi nē. Viss tev šis ir? Bakalaurs būs kā man ir viss. Māja pirmajā nedēļā es ceru ieraudzīt pozitīvas atzīmes abās klasēs un ar prieku paziņot draugiem, ģimenei, kad es esmu nokārtojis bakalauru un esmu gatavs doties lielajā dzīvē. Kāpēc Kāds izlaidums? Tas arī, ko es gribēju zināt, bet mēs jau nebrauksim droši vien. Izlaidums ir maijā. Es uz to arī nedošos. Es speciāli uz Fairbanks apakaļ nelidošu. Tas ir tāls ceļš, bet diploms tiks, ja es tādu iegūšu, diploms ticamāk tiks atsūtīts man uz Latviju. Tā kā izlaidumu taisīšu Latvijā. Viņš par izlasi tik tā šaubīgi nerunāja kā par to diplomu, dzirdēji? Jā, salīdziniekā. Bet kāpēc es to prasu? Kas tālāk? Kāda nākotnes plāna? Tu jau gan jau kaut ko sāc zīmēt, ko pēc tam darīt? Jā, kā saka... Pagad, tev ir aģents taču, vai nav aģents? Man ir aģents, es sadarbojos ar Rodrigo Laviņu. Teiksim tā, Rodrigo Laviņš vairāk arī strādā tāds kā skauts, bet viņam ir divi arī aģenti, kas ar viņu strādā, tā kā mēs ar tiem strādājam. Savu, teikšu tā, esmu uzspēlējis, visticamāk, koledžā nospēlējis. Paldies Dievam, ka tu pateici koledžā. Es tā kā sākumā sabijos, varbūt, ka tev tas bizness ir ievilcis. Es zinu, ka tur man patīk cipari, man patīk līgumi. Tas rīpa nūģi. Jā, bet, tas plāns ir doties iekšā lielajā hokejā un sist to vietu zem saules. Kur? Pagaidām nezinu. Vēl ir agrs. Komandas spēlē play-offs, to mēs redzēsim. Arī kontinents vēl ir agrs, lai teiktu? Laikam teikšu, ka jā, bet
Bet kā jau es saku, minēju, redzēsim, kur mani tā dzīve aizvedīs. Būtu es varbūt sācis to koledžu mazliet ātrāk un būtu man tagad 22 gadi. Viennozīmīgi mēģinātu, teiksim tā, pāriet uz kādu citu universitātu, uzspēlēt maģistru vēl 1 gadu. Bet tagad savos 24 gados es laikam saku, ka ir laiks iet profesionāli un mēģināt spēlēt profesionālu hokeju. Negribētu jau nekādas nepatīkšanas sagādāt, bet šobrīd ASV studentu sportistu noteikumi laikam paredz, ka drīkst būt aģenti, vai ne? Jo arī kaut kādu naudu var studentu sportisti beidzot pelnīt, tā kā aģents laikam var būt. Agrāk bija diezgan štengri, tā kā, ja tu esi studentu sportists, tiec pats galā. Jā, aģenti nedrīkst būt, drīkst būt advisori. Un viņi visi, teiksim tā, Amerikā saka, kad, ja man Rodrigo Laviņš ir aģents, viņi visi saka, Rodrigo Laviņš ir mans advisors. Viņš tev padomās. Viņš ir mans, viņš man, kā saka, tīri palīdz, nav mans nekāds aģents, es viņam neko nemaksāju. Pa lielam tā. Bet pieņēma, man liekas, ka likumu, kad tu drīksti filmēties kaut kādās reklamēt, bet savas valsts brendus kaut kas tam, es nezinu konkrēti, bet tur bija kaut kāds noteikti, kad es, pieņemsim, drīkstētu reklamēt, teiksim tā, TV3 vai jebko citu, kas ir tāds Latvijas, bet tu nedrīksti laikam neko, kas ir ārzemēs. Laikam kaut kas uz to pusi. Kaut kāds nianses. Tas viss ir līdz mājām. Jā. Tas viss ir līdz mājām, jā, tieši tā. Tas Māja visu varēs, jūra būs līdz ceļiem. Kuras ir tās Eiropas līgas hokejā, kurām tu varbūt, tu sako līdz kādai Eiropas līgai hokejā? Teikšu tā, esmu dziļi iekšā hokejā un es... Tu esi hokeja geeks. Es esmu hokeja, tāds cilvēks un sekoju, teiksim tā, pa lielam visām Eiropas līgām, kur latvieši spēlē. Tā kā esmu... Šveice, brauc uz Šveici. Esmu informēts. Nē, ja tā atklāti runā par tām līgām, es mēģinu, kā saka, tiekties pēc iespējas augstāk. Es zinu arī, kā saka, ka tādas Šveice un, pieņemsim, Zviedrijas augstākā līga SHL, tas ir pagaidām mēs to atliekam uz kādu laiciņu, jo... Tie diezgan slēgtie klubiņi patiesībā. Es ļoti īpaši arī, pieņemsim, no tādas koledžas, ir ļoti grūti tīkt iekšā tādās līgās. Tev ir jāuzspēlē, tev ir jābūt tādai AHL pieredzītei. Kāda NHL. Jā, tieši tā. Un, kā saka, bet noslēpums nav, ka es mēģinu skatīties uz tām top Eiropas līgām, bet es saku, to Zviedrijas augstāko un to Šveices augstāko es pagaidām mazliet atlieku maliņā, tāpēc, kad, kā saka, sapņot ir atļauts, bet tajā pašā laikā ir jādzīvo realitātē. Lielos mērķos ir vieglāk trāpīt. Tieši tā piekrīt. Bet Ziemeļamerikas varianti noteikti arī pastāv kaut kāda, ne? Ziemeļamerikas varianti tiešām pastāv. Tādu man daudz arī jautājuši, vai es, pieņemsim, brauktu uz ECHL līgu. Es viņiem atbildēju nē, jo esmu runājis ar treneriem, esmu runājis ar cilvēkiem, kas tur spēlē, un sajūsmā par to līgu īsti nav, un neatbalsta to līgu arī Amerikā spēlējušie treneri. Līdz ar to es to atlieku mazliet malā ECHL. Arvēl, tu teici, ka tu neslēpi, ka tu hokejais tiešām dziļi iekšā. Nacionālajai hokeja līgai tu arī diezgan daudz sako līdzi, vai tu neteikti tā, ka tu daudz sako līdzi? NHL-am es arī sekoju līdzi, tāpēc, kad neteiksim, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc es sekoju. Man tas viss hokejs interesē tur, bet mēs spēlējam fantasy draftu spēlētājiem. Līdz ar to, it īpaši saviem spēlētājiem es sekoju ļoti daudz līdzi, bet vispārīgi pateicoties tam fantasy draftu. Kā tev šajā sezonā fantasy gāja? Pagaidām cīnos par pirmo vietu ar vēl vienu savu kolēģi, līdz ar to tur mums iet roku rokā. Kurš ir tavs galvenais darba zirgs? Nikita Kučerovs. Skaidrs. Bet viņam ir Neitans McKinnons, līdz ar to viņi iet roku rokā un mēs cīnamies. Labi, NHL tu ikdienā sako līdzi. Kam ir jānotok, lai Buffalo Sabres beidzot tiktu Stanley Kausa izcīņā? Mēs ar to cerēju, ka tu necels to tēmu šodien. Mēs nevaram. Viņi 4 golus ielaida pusperiodā pirmajā. Mazāk, 8 minūtēs viņi ielaida 4 golus un spēle bija galā pret Ottawas Senators. Kam jānotiek? Es neteikšu, ka viņiem
Tas ir lāsts vai tas nav Tam lāsts? jānotiek nākamajai sezonai. Es neteiktu, ka tas ir lāsts. Es neuzskatu, ka viņiem ir slikta vārdsarga līnija. Vēl jau vairāk viņiem manā uzturē ir ļoti laba aizsarga līnija. Pievienojoties Bovenam Bairamam, viņiem ir visi tādi nosacīti jauni perspektīvi, labi aizsargi. Varbūt uzbrukuma līnijā kaut kas mazliet trūks, bet tas arī daudz kas atkarīgs arī no vairākumiem un visa pārējā. Bet es ticu, ja ne šogad, tad Buffalo tuvākajos gados būs play-off zonā, un es ceru, ka Zemgusam Girgensonam arī būs iespēja tur uzspēlēt. Cik gadus mēs jau gaidām? 11? Nē, nu labi, tā reāli jau pēdējos 5-4 gadus. Nu tā reāli skatāmies. Tā ir komanda. Nekas mēs ticam. 9 spēles, 9 uzvaras, mēs esam play-offā. Sarežģītākas schēmas izdomātas. Nē, nu labi, varbūt 9 spēlēs, ja 9 reizes uzvarēs, tad jā. Kā tevi kaut cik iedvesmoja Uvi Balīnska stāsts šajā sezonā? Tas, ka viņš nonāca Nacionālajā hokeja līgā, kur es domāju, ja pirms gada pavasarī kāds teikt, Uvis Balīnskis nākamā sezona debitēs NHL, būtu piedod, parādi, ko tu tur dzer, kas tev tur ir. Ļoti skeptiski uz to skatītos. Nē, Uvis to ir pelnījis. Man tiešām ļoti liels prieks par Uvi. Es ceru, ka viņam tiks dot iespēja uzspēt arī kādu spēli play-offos, izbaudīt to visu, jo nedaudz Latvijas hokejs to ir piedzīvojuši, teiksim tā. Zemgus nav. Cerams, ka arī piedzīvos. Bet, Uvijas stāsts ir īstenībā tāds diezgan unikāls, ja tā skatās no tiem pašiem pamatiem, bet viņš arī, kā saka, jauniem hokejistiem parāda, kad ar smagu darbu viss ir iespējams šajā dzīvē. Arvo, klausies, mums ar Tomu ir tāda tradīcija šeit, tev pa labai rokai ir Olībeta laimes rats. Mēs lūksim, lai tu viņu iegries, un tad mēs tev pasniegsim aploksni. Aploksnē būs vai nu pārsteiguma jautājums, vai jautājums klasiskais, vai izaicinošais jautājums. Tā kā droši ķeries pie laimes rata, griez, un tad jau skatīsimies, kur tas piezemēsies. Jūs redzējāt, Super Bingo tagad ir tāds digitālais laimes rats. Tāds ar ekrāniņiem. Varbūt mums arī savējo vajag apdēt. Jā, protams. Dod aploksni. Beidz runāt, dod aploksni. Lūdzu, tā esi vaļā. Lāst, kas nu tur rakstīts ir? Kur palika vecais jociņš par to, ka printers tas aplīs? Nē. Tas joks jau ir tik sens, ka tā ir kļuvusi par patiesību, un tagad ir nedrīkst jau vairs to printeru labot. Tiešām nestrādāja. Ja tu nebūtu hokejists, kas tu būtu? Ar sportu es nodarbotos, tam es ticu. Ja man jāsaka, visticamāk, mēģinātu būt profesionāls futbolists. Futbols, tāds kā pazīst kā sokeru Amerikā? Jā, sokeru, mūsu futbols, teiksim tā. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi futbols. Jā. Vai man izdotos spēlēt profesionāli, es nezinu, bet, kā saka, futbols man patīk. Es vasarā brīvajā laikā ļoti bieži spēlēju futbolu un, kā saka, skatoties, ticamāk, Cristiano Ronaldo, viņš man vienmēr ir paticis. Viņš man ir mans mīļākais futbols, es zinu, ka te vienmēr domas dalās, bet... Tu esi Team Ronaldo, skaidrs? Es esmu Ronaldo, Džeks, bet jā, es ticu, ka visticamāk, es spēlētu futbolu. Tu esi varbūt arī gājis uz futbola treniņiem agrā bērnībā, vai tu esi tikai hokejā bijis? Tikai hokejā es neesmu bijis futbolā, es neesmu paralēli hokejam augot, teiksim, negribu samaloties no 6 gadu vecuma līdz kaut kādiem 11, 12, visticamāk. Esmu gājis paralēli judo ar brāli. Tā, jo es biju ļoti aktīvs un ar vienu sporta veidu man nepietika. Noslāpēt visu. Līdz ar to, jā, bet pienāca apmēram ap 12 gadiem, pienāca tāds punkts, kad bija jāizlemj. Un tur bija viennozīmīgi par labu hokeju. Tā bija viegla izvēle, jā? Ļoti viegli. Pēdējos Latvijas izlases zaudētos vārdus redzēji? Ņemiet par futbolu. Redzēju. Jā, paldies viskā. Eju par Latvijas futbolu Britu mēdī raksta, jā? Skatāmies no pozitīvas puses par Latvijas futbolu izlases.
Daily Mail bija raksts. Ošs vēlreiz no tās pozīcijas neiesist vārtos arī. Jā, nebija viņš arī viegli to bumbu dabūt savos vārtos. Un Latvijas izlase jaunā trenera vadībā nav piedzīvojis nevienu zaudējumu. Ja? Jā. Cieņu pret profesionāļiem. Labi, laižam Arvilas treniņus, jo jūt, ka viņam jāsteidzās būs tūlīt. Arvil, milzīgs paldies, lai veicās tagad treniņos, lai izdodās gan individuālos mērķus kopā ar izlasi piepildīt, un arī komandai novēlēsim solīt augstāk kā pagājušajā gadā. Paldies, ka uzaicinājāt. Nu, ko Arvilam sakam paldies, bet mēs ar Tomu vēl uzmetīsim aci, kādi sporta notikumi tuvākajās dienās ir gaidāmi. Un hokejs taču ne tikai izlasēm, bet arī klubiem un pie mums pašiem fināls ir sācies Zemgale pret Mogo. Flex test, jā, flex test, Turpinām fleksēt un ķeramies klāt arī Olibet bookmakeru prognozēm. Un mēs jau arī ieskicējām Latvijas čempionāta fināla sēriju. Otrā spēle būs lielajā piekdienā. Un kādas tad ir tās prognozītas? No Olibet bookmakeru puses Zemgale jau zaudē to savu favorītu status, lai gan neskatoties uz to, ka viņi ir mājnieki. Jā, tur maķinīt, 42% Zemgales uzvar, neizšķirts 23%, tas ir par pamatlaiku. Un Mogo 43%, tā kā par mazu procentiņu vairāk, bet es patiesībā liktu uz neizšķirtu. Jau pirmā spēle to parādīja, ka rīvēsies. Mogo, tur šitādi gabaliņi arī izskatās drusciņi tādi favorītīgāki šobrīd. Pēc pirmās spēles tev liekas, ka Mogo viņiem... Nē, Mogo ir tuvāk titulam, viņiem vienu uzvaru ir. Zemgalē vēl nav neviens. Bet tie džeki ir izsalkuši. Arī Reins Leinīgs intervijā pateica, ka viņš ar izkārtu mēli jau 3. gadu dzenās pēc tā kausa. 23 kg smags, starp citu. Un šis gads būšot īstais. Jā, un atgādinām, ka Latvijas čempionāta finālsērijai tiešādē varat sekot līdzi GO3 kanālā TV6 spēles tiek rādītas. Un piekdien, tā kā lieldienas, tad neierastā laikā hokejs 1 pa dienu, jau atcerieties 1 pa dienu, otrā finālsērijas spēle. Tas jau hokejā, bet ko Olibet bookmakeri par ULEB Eirolīgas vienu no dueļiem domā šīs nedēļas beigās. Lukas Bankī trenētā Riharda Lomaša pārstāvētā Boloņas Virtus, kas uz sezonas otro pusi ir nedaudz sākusi buksēt, vairs nav viss tik skaisti un rožaini, tiksies ar spēcīgo un ambiciozo Atēnu Panathinaikos komandu. Spēle risināsies Boloņā, tātad Virtus mājās, bet favorīti ir Grieķijas klubs. Ergina Ataman vadītajai komandai Olibet bookmakeri atvēl 57% iespējamību uzvarēt, kamēr Boloņas Virtus 46%. Boloņai zaudējumi pēdējā laikā ir vairāk kā uzvaras. Boloņai, ja lielāko sezonas daļu bija top 4, kas play-offos dot savu laukumu priekšrocības, tad šobrīd viņi jau ir play-in zonā un, Boloņai vajag uzvars, lai mēģinātu atgriezties top 6. Viegli gan tas patiešām nebūs. Eirolīgā vispār tur tā rīvēšanās ir tik ļoti cieši šobrīd, joprojām paliks vēl ciešāk, ja? Tur paliks ciešāk. 3 kārtas atlikuši tikai Eirolīgā un gan par top 6 ir sīvais, gan par 3. 4. vietu, par savu laukumu priekšrocībām, un, protams, par play-in 9. līdz pat 14. vieta, visas ļoti reāli vēl cer uz play-in. Ja Kaunis Žalgiris uzvarēs šonedēļ, tad viņi arī vēl var cerēt uz play-in. Kas vien brīdi likās tiešām neticām. Jā. Bet pasaules autorallija čempionāta posms Kenijā. Tur gan nav viss tik cieši, ja piedalās Kala Rovanpera vismaz uz papīra. Tas neizskatās cieši. Olibet bookmakeri saka, Kala Rovanpera 58%, un tas ir vairāk nekā Tānakam un Evansam kopā. Mēs skatāmies, un tur jāpadomā kā ar Noivila procentiņiem, jo tur tas pārsvars ir vienkārši grandios. Jā, bet Zviedrija pierādīja, ka varbūt visādi Kenijas ātrumi arī varētu parādīt kaut kādu smalku. Kenijā varbūt arī laikapstākļi var nedaudz ietekmēt, tur baigais lietus ceļi, ir krietni dubļaini un auto tiek atkal piemēroti tam, lai pa super slapju ceļu varētu braukt. Bet Olibet bookmakeri, kā jau Toms minēja, Rovanpera 58%, Tanakam 19%, Evansam 16%, Ķerī Noivilam 15%, Eisapekam Lapīd. Man likās dīvaini, ka tik maz, ka viņš 7% iespējamība tikai tiek atvēlēta. Bet, labi, bookmakeri jau droši vien zina.
mums atliek tikai skatīties. Shakedowns jau ir aizvadīts, tur Rovanpēra bija visātrākais, bet ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien tur tiks atrisināti visi jautājumi. Un GO3 Sport pirmajā kanālā tiešraidē, protams. Sakārtamies un sekojam līdzi. Rum, kā Rūts Kenijā. Mēs ar to jums sakam paldies, lai jums fantastisks lieldienas un tiekamies jau nākamnedēļ. Čau! Flex test, to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambīcijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, yeah. Flex test, jā. Flex test, oh.